Lasot leģendas, jaunatne iemācās sapņot. Tā ir nozīmīga īpašība, jo piepilda sirdi ar labākajām, varenākajām ugunīm. Šīs sirds uguns palīdzēs jaunatnei uzzināt, kā noteikt, kas ir īstenība. Īstenību nevar izzināt, izdarot aprēķinus. Vienīgi sirds valoda zina, kur mīt lielā patiesība, kas neraugoties ne uz ko virza cilvēci augšup. Vai tad leģendas nav labāko krāsu virtene? Par sīko, nenozīmīgo un nožēlojamo cilvēci nesacer leģendas. Bieži vien pat šķietami negatīvos mītos ietverta cieņa pret iekšējā spēka potenciālu. Katrā ziņā jebkura leģenda satur kaut ko neparastu. Vai šis neparastums neved cilvēka garu pa mehāniskā standarta krēslas virspusi? Šis mašinizētais standarts nav cilvēku evolūcijas pamatā. Leģenda, kas mūs atbrīvo no ikdienas rutīnas, nospiedošajiem apstākļiem, atjaunina mūsu domāšanu, ļauj iegremdēties jaunās izziņas dzīlēs, kas ir neizsmeļams jaunības, kaismas pilnas. Pavaicājiet izcilam astronomam, vai viņš prot sapņot. Es pat nepieminu māksliniekus, mūziķus, dzejniekus, jo visas viņu būtības pamatā ir spēja sapņot. Izcils zinātnieks, ja viņš patiesi tāds ir un nebīstas nelabvēlīgu liecinieku, protams, pastāstīs jums, cik lieliski prot nodoties sapņiem, cik daudziem viņa atklājumiem pamatā ir ne tikai aprēķins, bet tieši cildens dzīves sapnis. Jā, leģendas nav abstrakcija, bet gan pati realitāte. Patiešām, sapņi nav nezināšanas zīmes, bet gan izsmalcinātu dvēseļu atšķirības zīmes. Tāpēc visiem spēkiem sekmēsim mūsu jaunatnes tiekšanos pēc aicinošām, radošām teiksmām. Atcerēsimies seno gudro novēlējumu. Saposušies tālam ceļam, ņemsim līdzi sapni, kā mūsu atzimšanas un pilnveidošanās vadošos un augšupceļošos spārnus. Tu sāc atklāt ceļus uz kosmosu, uz bezrobežību. Tu gatavojies iziet kosmisko tāļu plašumos. Tu varbūt centīsies pārvarēt arī kosmiskos augstumus. Tas viss nav nolemts, tas viss tevi sagaida. Atcerēsimies seno gudrajo padomu. Saposušies tālam ceļam, brīdi pasēdēsim un paklusēsim. Pirms speram soli dižajā nākotnē, atcerēsimies pagājušo un padomāsim par esošo. Kopā padomāsim par to, par ko tūkstošiem gadu gaitā tautu gudrība ir stāstījusi leģendu un teiksmu valodā. Varbūt šī zināšana noderēs ceļā.